Labdien atkal skatītājiem. Nebija domāts nemaz filmēt šādu te mašīnu. Sekas bija vienkārši cilvēkam braucot uzsprāga radiators. Tad nekāda problēma it kā baigi nav. Vecs viņš, ja, savu mūžu ir atkalpojis. Te jau šūnas visas ir. Pārbaudījām ventilatoru. 2 ātrumi, 1 ātrums kaut kāds ir, otra nav. Tad tās detaļas ir pasūtītas jaunas. Bet pēc klienta teiktā, tā problēma jau ir bijusi diezgan sen. Un tas sāku skatīties. Temperatūras devējs mums šeit, lūk, ir spīdīgs jauns ielikts. Kaut kādi papildus vādi aizjogti, nezinu kur. Karājās gaisā. Nākošais. Te pie rēlējiem bija visādi vadiņi izvilkt ārā, karājās. Tātad pieslēdzot launču. Redzam mēs tātad speed, fun, low un hig, ātrais un lēnais relējus. Relēji mums ir viens šeit, otrs šeit. Pārbaudījām drošinātājus, tur viss ir kārtībā. Pie relējiem pienāk spriegums. Bet forši tas, ka varam mēs kontrolēt. Piemēram, tagad izraušu vienu relēju, un kompīts mums parāda, ka nav ķēdes. Jā. Mēs viņu spraužam atpakaļ. Jā. Un mums atkal ir zem kontrolas. Nākošie parametri relēji mums ir izslēgtā stāvoklī. Pārbaudījām ar kontrolu lampiņu multimetru. Jā, plusi pienāk, mīnus no vadības bloka nepienāk, neslēdz iekšā. Lai gan es temperatūras devēju biju atvienojis un esmu savienojis pa taisno kopā. Un man dotajā momentā rāda, ka ir 0,0 praktiski 2 volti un 72 grādi. Lai gan vajadzēja būt tur 100 pāri. Tas nozīmē, un panelī uz temperatūru vispār nerāda, pa nulēm stāv. Tas nozīmē, ka vadības bloks izraujam savienojumu, mums atjaunojās 5 volti, un temperatūrē mums vajadzēja nokristies vai nu pa nulēm, vai aiziet bezjēgā, bet nekas nenotiekās. Temperatūra 76, tad viņa bija 40 grādi. Nu, kaut kas ļoti interesants. Pieļauju domu, ka temperatūras vats līdz vadības blokam ir kaut kur, tagad lēnām paceļās mums 78 grādi. Jā. Schēma mums ir ļoti vienkārša. Schēma mums ir Karminā ļoti vienkārša. 2 relēji. Motors 3 vadiem, 2 ātrumi. Jā. Tātad kontroles modulis darbina relējus. Jā. Tas nozīmē droši, ka nāk no dzinēja vadības bloka, jo dzinēja vadības bloks relējus redz, bet komandas ieslēgt nedod. Barošanas mums pienāk abas divas. Nu, tā tad vai nu šie te vadi ir pušu, vai uz kontroles bloku, power control moduli ir problēmas ar temperatūras sensoru. Es domāju, ka skatīsimies vadus no motora līdz, šeit jau arī varam redzēt, ka kaut kas jau te ir darīts. Jā, ir mums skočs, jā. Nu, tā tad kaut kādi brīnumi mums te būs. Beigās launčam atradu aktivitācijas testus. Jā. Palaidām vienu relēju. Un mums viens ātrums strādā. Jā. Tā tad
the low heat speed. Tātad mēs zemais ātrums, pārslēdzamies uz ātro. Tā, pārliekam spuldzīti. Tad man ir uz sarkano. Nebija jau miera. Uzzinu temperatūru līdz 120 grādiem, kā mēs redzam te. Vienkārši paņēmu fēnu, sildīju devēju. Un uzzinu pēc grafika, man te bija jau 120 grādi. Un ventilatora ātruma abi divi. Tā mums arī palika izslēgtā stāvoklī, jā. Nu, tā tad jāmeklē vaina būs šajos vados, kas nāk vadības vadi. Vēl ir tas, ka viņam ir atvienots kondicionieris, un pieļauju domu, ka tajā ventilatori saistīti ar kondicionieri, un kaut kādā veidā viņi kaut kur ir izrauti vai atslēgti. Nu, jābauda. 96 grādiem ieslēdzās ventilators. Dators mums parādīja. Un reāli dzīvē arī griežās. Šīs skaņas varam dzirdēt. Tātad vaina izrādījās banāla. Radiators uzsprāga no tā, ka vienkārši mums ir divu ātrumu ventilators. Viens ātrums strādā mums uz klimata kontroli, un otrs ātrums mums strādā uz dzēsēšanas sistēmu. Dzēsēšanas sistēmai motorīts bija oglīte nodegusi, un attiecīgi nekas nestrādāja. Tagad uzlikām jaunu ventilatoru, jaunu radiatoru, un viss dzēsējās, viss notiekās. Opa. Jā. Nu, te uz datoru mēs redzam, temperatūra nokrītās, un viss mums izslēdzās. Super!